Dārzkopības kooperatīvā Ezīša par gandrīz 2 mēnešus ilgajiem plūdiem šodien liecina pie ziņojuma dēļa palikusi lapiņa ar telefonu numuriem, bet to radītās sekas redzamas visapkārt. Neraugoties uz drēgno laiku, žāvēties iznest paklāju un citas mantas, tiek kurinātas krāsnes, lai vismaz padzinātu mitro gaisu. Saimnieki viens aiz otra rāda sabojātās sienas un grīdas. Здесь вот делали, перестелили полы, все. Mēs tikai remontējām grīdas. Ūdeni mēs nesūknējām. Es vēl zinu, ka kaimiņiem ir problēmas ar mitrumu. Arī grīdas maina. Я знаю, что и соседи тоже с полами борются, все это перестилают, и у кого сыро. Visgrūtāk klājas tiem, kur dārza mājiņas nosiltinājuši. Siltinājums ir samirts un izžāvēt to pie šādiem laika apstākļiem ir gandrīz neiespējami. Tik ilgstošas plūdes neatceras pat senākie kooperatīvu biedri. Pamatīgi aizkavējušies arī dārza darbi. Dažviet no zemes jau spraucas pirmie asni, bet citās dobēs vēl tikko sēklas ieliktas. Kā tad ir dārzs sastādīts beidzot? Tikpat kā. Kad tad sākāt stādīt? Nedēļu pusotru atpakaļ. Vai kādreiz ir gadījies tik vēlu kaut ko sēt un stādīt? Nē, nav gadījies. Un ko tad riskējāt vēl tik vēlu iesēt? Kā tas pats. Gurķis jāies, sīpols jāiebāž. Izaugs? Kur te viņš liksies? Man aug jau. Saimniece žēlojas, ka visas pavasara puķis noslīkušas, nebūšot arī krāšņo liliju ziedu, bet salāti un gurķi gan jau izaugšot. Kooperatīvu biedri sākuši apkopt arī Dambja malu, un šodien raugoties uz mierīgu upīti šķiet gandrīz neiespējami, ka te 2 mēnešus upes vidū augošais koks bijis zem ūdens.